priekš sevis es to sajūtu pat īsti nesauktu par izdegšanu, bet vairāk par degšanu, kad iekšā prātā, vai dažkārt arī vēderā vai visā ķermenī ir tāda kā nemiera sajūta, kņudoņa, trauksme, bet, kad ir jāsāk kaut kas darīt, tad ir sastingums. Un tas super garais darbu saraksts, kas man ir galvā, vienkārši pārvēršas tādā virpuļu viesulī un paņem visu enerģiju un koncentrēšanās spēju un fokusu, bet tad, kad ir kaut kas jāsāk darīt, un pat ja tās ir dažkārt lietas, kas man patīk, ja man ir tā sajūta, kad ir 101 darbs, kas jādara, tad es nevaru pieķerties pie tām lietām, kas man patīk. Un kā tas ir saistīts ar izdegšanu? Tādā veidā, ka tas garais darbu saraksts tur ir, un viņš netiek uz āru, un viņš tikai sakrājas un sakrājas. Un viens ir tas, ka vienkārši tiešām darāmie darbi paliek arvien vairāk ar to sastingumu sajūtu, ka īsti ir grūti sākt. Bet otra lieta, kas, manuprāt, varbūt pat vēl svarīgāk, ir tāds kā emocionālais sastrēgums, kad ir tās domas un darbi, kas iekšā mutuļo, bet viņi netiek uz āru. Un tas ir tāds kā tas iekšējais smagnējums, ko jūs arī jau minējāt, tāda smagnēja sajūta visā ķermenī, kas rodas ne tikai no darāmiem darbiem, bet vairāk no tām emocijām, kuras ir vai nu pašas par sevi, vai kuras ir saistītas ar tiem darāmajiem darbiem. Un tad tā ir tā mana definīcija par izdegšanu, ka tā ir smagnēja sajūta prātā no tā, ka tur nekas netiek ārā. Tad tagad nošērošu ekrānu un arī pastāstīšu par to, kā es ar šo tieku galā. Un tas nav tāds vienreizējs risinājums, bet tas ir tāds process, ko var darīt ik pa laikam. Jo katru dienu, katru nedēļu, mēnesi nāk kaut kādi jauni darbi, jauni izaicinājumi, un tā vienreiz atrisinot to izdegšanas problēmu, nebūs tā, ka tas būs uz visu dzīvi, jo nāk viss kaut kas jauns. Bet šis ir kaut kas, ko es ik pa laikam daru, vienkārši veltu priekš sevis to laiku, un atļauju sev vairāk sakārtot domas un darbus, un tad iegūt to skaidrību. Un pēc tam arī droši padalieties, kā jūs tiekat galā ar to savu smagnējumu sajūtu, vai nu ķermenī, vai galvā. Tad kā tikt galā ar to iekšējo vētru un atrast mieru? Un kā nomierināt tieši prātu, jo tas ir tas, kur es vairāk izjūtu to izdegšanu un smagnējumu, tad tieši prātā. Un tad esmu izveidojis tādu prāta nomierināšanas metodi. Un kāpēc tad tā darbojas? Tas salīdzinājums ar datoru, esmu redzējis jau to vairāk kārt, un manuprāt, tas ir diezgan labs salīdzinājums, kad arī datorā, kad atvērtas kaut kādas 50 programmas, tad tas dators vienkārši uzkarās. Un ar mūsu prātu dažkārt notiek tāpatās, kad ir jāizdara visu kaut kādi darāmie darbi, jāizdara kaut kādi mājas darbi, tad vēl papildus ir jāsaplāno tas un šitas, un vēl papildus ir vēl jāiespiež tur pa vidu atpūta, kas arī būtībā beigās sanāk kā vienkārši vēl viens darāmais darbs. Un tad tas viss tur mutuļo, un beigās tas vienkārši netiek ārā, un tā ir tā pārslodze, hauss un apkums. Un kā tad tikt ar to galā? Kas būtu tas pretējais haussam? Priekš manis tas būtu iekšējais miers. Un skaidrība ir tas, kas, manuprāt, uzvar hausu. Un nevis tāda pēkšņa liela atklāsme par dzīves jēgu, bet vairāk mazie soļi, ko es varu darīt ikdienā, kas vienkārši man palīdz nomierināt prātu un arī ķermeni. Jo tas arī, ko jūs minējāt, ka tā ir smagnēja sajūta visā ķermenī, tad dažkārt tas ir tāda vienkārša lieta kā elpa, vai vienkārši sarakstīt tos darāmos darbus uz lapas un viņus nosvītrot, kuri jau izdarīti. Un līdzīgi arī ir tā mana metode. Tie mazie soļi, kas beigās rada lielu iekšējo līdzsvaru. Un tie ir 5 soļi. Varat arī piefiksēt, bet pēc tam arī parādīšu QR kodiņu, kur var noskanēt un tad dabūt arī to pilno metodi. Un pagaidām iziešu cauri tiem soļiem, bet pēc tam beigās gribu arī jums dot iespēju izmēģināt tādu metodes mini versiju uz kaut kādām 2-3 minūtēm. Tā kā būtu forši, ja jums ir kur pierakstīt, ne tagad uzreiz, bet bišķīt vēlāk, vai nu var atvērt datorā kādu failiņu, vai arī uz lapas.
Vienkārši tādu izmēģināt to mini metodi un saprast, kā tas strādā. Bet sākumā tad iziešu cauri soļiem. Un pirmais ir izrakstīt visu. Vai nu uz papīra lapas, vai nu datorā. Datorā pluss ir tāds, ka pēc tam var visu salasīt, tīpaši manā gadījumā, bet uz lapas man dažkārt sanāk tāds šausmīgs ārsta rokraksts, un neko pēc tam nevar dabūt ārā, bet dažkārt man pietiek arī tikai ar pirmo soli. Jo man vienkārši vajag dabūt tās visas emocijas un sajūtas ārā, un tad, ja beigās tur pat ir viss nesalasāms, tad svarīgākais bija kaut kā to visu dabūt no šejienes vienkārši ārā. Un dažkārt man pietiek pat pilnībā tikai ar pirmo soli. Bet tad, kad ir arī daudz darāmo darbu, tad gan es izēju cauri visiem soļiem. Un ko tad šeit rakstīt? Vienkārši visu. Jebkas, kas nāk prātā. Uzlikt timeri 15 līdz 30 minūtes. Es teiktu vismaz 15, jo sākumā sanāk tā, ka sākumā nāk vienkārši kaut kāds muģeklis ārā un uz beigām vai pēc kāda brītiņa sāk nākt arī kaut kādas dziļākas domas, kas pēc tam arī var noderēt. Tā kā uzlikt tādu vismaz minimālo laiku un rakstīt visu. Un ko tad var rakstīt? Kā es jūtos, kas mani satrauc, kas mani nomāc, arī kas ir manas mazās uzvaras, par ko es esmu priecīga un ko es varbūt pat gribētu vairāk atzīmēt vai nosvinēt vai sevi apsveikt, bet īsti nesanāk, un kas ir tās lietas, kas jau sen karājas gaisā. Vienkārši sarakstīt visu. Tad otrais solis no tā visa izrakstīt darāmos darbus. Vai nu, ja iepriekš rakstot ir sanācis, ka tur tiešām sanāk pieminēt arī tos darāmos darbus, tad vienkārši no turienes izrakstīt, bet ja iepriekš sanācis tikai izrakstīt emocijas un sajūtas, tas arī ir ok, un tad vienkārši tie darāmie darbi tagad tā secīgi domājot, sarakstīt vienkārši tos, gan lielos, gan mazos, gan tos, kas bija jau jāizdara vakardien vai pirms mēneša. Pagaidām tas otrais solis ir vienkārši visu sarakstīt garā sarakstā. Un šeit ir forši to darīt ar portfailiņā, jo pēc tam var arī pārbīdīt, bet var arī uz papīra lapas droši. Un tā ideja ir vienkārši saprast, kas tad man stāv prātā, jo tās ir tās 50 atvērtās programmas, kuras visu laiku ir atvērtas, bet ja mēs viņām neesam pieķērušies, un tas vienkārši traucē fokusēties tām programmām, kuras mēs gribētu tagad aizvērt un pabeigt. Tāpēc šis tāds solis vienkārši salikt visu kaut kur ārā no šejienes. Tad trešais solis - sakārtot tos darbus. Un sarakstīt tādās 3 kastītēs, 3 stabiņos - darīšu, varbūt un nedarīšu. Darīšu ir diezgan skaidra kategorija. Man tas ir jāizdara un tur nav variantu. Varbūt ir tāda kategorija, kur var ielikt darbus, kas nav tik varbūt svarīgi vai kas ir, piemēram, tie foršie darbi, bet kas varbūt ir darāmi pēc darba dienas vai tādi. Vai arī tie, ko jūs varat atlikt uz kādu laiciņu, lai viņi mums nestāv tajā darīšu kastītē un nemaisās pa vidu svarīgajām lietām, bet viņi ir tajā varbūt kastītē. Un arī tā nedarīšu kastīte ir ļoti svarīga, un tur var būt vai nu tie darbi, vai uzdevumi, vai sajūtas varbūt arī, kas ir vai nu kāda cita mērķi, vai kaut kas, ko jūs esat apsolījuši, bet varbūt tas pat nemaz nav tik svarīgi, un jums tas šķiet, ka jums ir jāizdara, bet varbūt tam cilvēkam tas darbs vairs nav tik svarīgs. Viņš vienkārši karājas prātā un aizņem vietu, bet varbūt tas ir jāieliek nedarīšu kastītē. Un tur dažkārt var arī būt jūsu pašu mērķi vai kaut kas, ko jūs gribējāt darīt, bet tas vairs nav aktuāli, vai arī tas vairs nav svarīgi, vai to var vienkārši nedarīt. Un ir ļoti forši to kastīti arī piepildīt, jo tas vienkārši atbrīvo vietu prātā. Un tad, ja jūs ieliekat tos darbus tajā nedarīšu kastītē vai stabiņā vai tabuliņā, tad arī atļaut sev pateikt tiem darbiem nē. Jo visu tāpatās nevar izdarīt un kaut kādas prioritātes ir jāuzstāda, tad šis ir tāds labs veids ar savu izvēli tiešām izdomāt, ko tad es nedarīšu, ko man nevajag. 4. solis - tiem darbiem, kas ir darīšu un varbūt kastītē, pierakstīt aptuveno laiku. Cik man tam apmēram vajadzētu? Man pašai ir bieži sanācis tā, ka es tā kā saplānoju to dienu un salieku tos darbus, un beigās es attopos, ka man ir tikai puse izdarīti, jo tie visi darbi man aizņēma vairāk laika, nekā man likās. Un tad es varbūt mazliet sajūtos slikti, ka es nepaspēju visu, bet varbūt tā problēma bija nevis tajā, ka es neizdarīju visu, bet tajā, ka es neieplānoju, ka man tam vajadzēs vairāk laika. Un tad, lai kaut kā
atbrīvotu sevi no šīs potenciālās vilšanās, jo sākumā tiešām pavērtēt sevi un savas iepriekšējās spējas un cik jūs gribat to kvalitatīvi izdarīt, vienkārši saprast, cik jums tas aizņems laiku un būt realistiskiem ar to. Un tad pēdējais solis - salikt uzdevumus secīgi. To, ko es darīšu šodien, rīt, šonedēļ un arī vēlāk. Un arī tā vienkārši vēlāk kategorija arī ir vajadzīga. To gan varbūt var nobīdīt kaut kur maliņā vai bišķīt tālāk, lai viņi nemaisās pa vidu šodien un šonedēļ. Bet tajā vēlāk kastītē vai kategorijā var ielikt tos varbūt darbus. Un tos var atstāt tā, lai viņi nestāv prātā, bet lai viņi stāv uz papīra, ka jūs zinat, ka jums ir kur atgriezties, ja jums ir vai nu kaut kāds brīvāks laiks, vai jums ir enerģija šim un iedvesmi, tad jūs zinat, kur jūs varat atrast tās lietas, ko jūs gribējāt kaut kad izdarīt, bet kuras nebija tik svarīgas vai tik steidzamas. Tāda kā ideja lādīt vēlākam laikam. Un tad vissvarīgākais šajā te metodē pēc tā pirmā soļa ir izvēlēties vienu lietu šodienai. Tikai vienu lietu. Var izdarīt šodien kaut vai 10, bet ka jūs priekš sevis apsolat un izvēlaties tikai vienu. Vienkārši viena lieta no šī visa garā saraksta, ko jūs gribat un varēsiet izdarīt šodien, un tas būs tāda kā jūsu mazā uzvara. Ja jums sanāk vairāk, super, bet tas pirmais tikai vienkārši viena lieta šodienai. Un tad šāda ir tā 5 soļu metode, bet vai jūs esat gatavi tagad mini uzdevumam? Var parādīt šitā, jā, esmu. Vai ar emociju īkšķīšiem arī esat? Ok, super. Tad tagad var paņemt kaut kādu papīra lapu vai atvērt arī Word failiņu, kur var kaut ko pierakstīt. Un īstenībā Inga jau jums no sākuma jautāja, kāds jums ir tas enerģijas līmenis un kā jūs jūtaties, un izklausās, ka šodien visi jūtās diezgan forši. Visi jūtās uz 7, 8, 9. Tad šis uzdevums ir arī domāts vairāk, arī mazliet pacelt to sajūtu un iegūt vairāk to skaidrības sajūtu. Un tad šī ir tāda mini versija, tā metodei, ko tikko stāstīju, mazliet saīsinot dažus soļus. Un pirmais solis ir izrakstīt visu, kas ir prātā. Es uzlikšu timeru uz 1 minūti, neko neteikšu minūti, un jūsu uzdevums ir vienkārši rakstīt visu, kas nāk prātā. Vai nu tie ir darbi, vai nu tās ir sajūtas, emocijas. Ja es būtu vienkārši jāsaprot, kā dabūt visu, kas man ir galvā, kā es varu to dabūt ārā. Vienkārši 1 minūte, neko nesaku, es arī īstenībā pamēģināšu sarakstīt tās lietas. Ok, minūte pagāja. Šis tāds super ātrā versija, tā kā iespējams pat nesanāca vēl ieiet tajā atbrīvotajā sajūtā, kad vienkārši roka rakstās ātrāk nekā smadzenes var padomāt, jo dažkārt, ja ir ļoti sakrājies, tad ir tā, ka vienkārši nāk viss automātiski. Bet šo noteikti varat arī pēc tam paturpināt. Bet tagad uz otro soli ejot, uzdevums sakārtot darbus 3 kategorijās. Varbūt jums jau sanāca kādu darbu pierakstīt, varbūt vienkārši vairāk emocijas, sajūtas, bet tagad jums jāliek kāds 1, 2, 3 darbi katrā kategorijā. Vai nu par šodienu, vai nu par nedēļas nogali, varbūt par nākamo nedēļu. Sarakstiet to, kas jums ir jāizdara un kas ir svarīgi, un kas varbūt ir potenciāli šodienas tāds mini darbiņš. Tad tās lietas, ko jūs varat pārbīdīt uz varbūt kategoriju, un tas, ko jūs varat pateikt sev, ka īstenībā es to varu nedarīt, un tas man aizņems pārāk daudz laiku, vai man to nevajag, vai tas ir kaut kāds vecs mērķis, kas vairs nav aktuāls, to nedarīšu darbu. Vienkārši vismaz vienu katrā stabiņā sarakstiet. Un tas nedarīšu varbūt šajā īsajā uzdevumā, varbūt kaut kas tāds arī, ko jūs, piemēram, nedarīsiet šodien, bet varbūt jāizdara nākamnedēļ. Bet vienkārši atļaujiet sev arī, piemēram, ja tās ir brīvdienas, varbūt šī diena dažiem ir darba diena, tad vismaz rītdienu tiešām atstāt kā tādu brīvdienu. Un varbūt tā nedarīšu lieta šajā gadījumā jums ir kaut kas tāds, ko jūs nedarīsiet rītdien, jo jums rītdien ir brīvdiena un jūs atļaujat sev atpūsties. Un jūs to darīsiet pirmdien. Un tad trešais solis - izvēlēties vienu lietu, ko jūs tiešām šodien izdarīsiet. Vienu lietu,
varbūt super maza, kaut kas, kas, piemēram, aizņem 5 minūtes, uzrakstīšu kaut kādu konkrētu ēpastu. Vai varbūt kaut kas lielāks, saplānošu, nezinu, nākamo nedēļu. Vienkārši viena lieta, ko jūs gribat izdarīt šodien, kas jums ir jāizdara, ko jūs darīsiet, tad jums ir tāda mazā uzvara, kad jūs esat to izdarījuši. Vienu darbiņu, vienu lietiņu. Varbūt gan saistībā ar darbu, gan arī ar sevi, vai varbūt bērniem, ģimeni, veselību. Piemēram, iziešu pastaigā uz pusstundu. Viena lieta šodienai, tikai viena. Varat parādīt ar īkšķiešiem vai ar kaut ko, vai jums ir sanācis sarakstīt. Tad, ja neir, super. Guntai arī ir, te ir, super ir. Nu, šī tāda mini versija bija, bet vēl gribu jums tādu mini bonusu iedot, ko es esmu pamanījis, kas man strādā, ka es sev apsolos to darīt 5 minūtes. Ja ir kaut kas, ko man ļoti grūti saņemties, vai kaut kas ir diezgan svarīgs un kas, es zinu, aizņems vairāk kā 5 minūtes, es sev pasaku, ka man ir tas jādara tikai 5 minūtes. Un kāpēc tas darbojas? Kāpēc, ka sākt ir visgrūtākais? Un dažkārt es domāju, ka jūs arī esat pamanījuši, ka ir kaut kāds darbs, kas ilgi krājas un nevar saņemties, un beigās jūs izdarat, un jūs saprotat, ka tas darbs nemaz nebija tik sarežģīts. Lielākā problēma bija saņemties. Un tad šis ir tāds veids, kā var apmānīt savas smadzenes, bet tādā labā veidā apmānīt, kā jūs sev pasakat, man tikai 5 minūtes ir jādara. Un tiešām arī apsolot sev tās 5 minūtes. Vai nu tas ir kaut kāds liels projekts, vai nu tas ir kaut kāda atskaite, kas noteikti aizņems vairāk kā 5 minūtes, bet jūs jau pasakat, tagad tikai 5 minūtes, es drīkstu paņemt pēc tam pauzīt. Un tiešām, ja neaiziet, tad paņemiet pauzīt, un tad pamēģiniet vēl 5 minūtes. Bet daudzkārt es esmu redzējis, ka man pašai tas tā darbojas, kad es pasaku 5 minūtes, es iesāku, un man aiziet. Jo tas uzdevums ir palicis mazāks. Tas nav tas lielā 2 stundu atskaita, bet tās ir 5 minūtes, un tad, kad es iesāku, man automātiski aiziet, un viss ir super. Tagad šo var pamēģināt izmantot arī priekš sevis. Un šeit arī varat noskanēt QR kodiņu. Tur būs tā pilnā metode, ja ievadīsiet ēpastu, nosūtīšu jums pilno metodi ar tiem 5 soļiem. Tagad mēs izgājām cauri tiem 3 soļu mini versijai, bet šeit var, ja interesē, tas gan tiešām paņems vismaz pusstundu, tās 15-20 minūtes, kamēr saraksta, izraksta domas, un tad sakārto tos darbus. Bet priekš manis, ja tā ir pusstunda, piemēram, nedēļā vai reizi 2 nedēļās, tas ir diezgan ok, un tad es jūtos tā, ka vismaz man galva un prāts ir mierā, un man ir skaidri mani darāmie darbi, un es jūtu tādu vairāk viegluma sajūtu, nevis to iekšējo stresu vai degšanu vai trauksmi. Tā kā šeit var pamēģināt. Un, ja gribas arī individuāli pastrādāt, tad arī, kā jau Inga minēja, esmu coach un strādāju arī individuāli ar vai nu izdegšanas, vai nu, kas īstenībā diezgan saistīti ar to karjeras un dzīves līdzsvaru, dažādiem jautājumiem, kas ietekmē gan iekšējo, gan ārējo mieru priekš sevis un savā dzīvē.